Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstījis Matejs 9. un 10. nodaļā. Tev, Kungs. Jēzus gāja pa visām pilsētām un ciemiem, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visas slimības un kaitas. Un redzēdams ļaužu pūli, viņš iežēlojās par tiem, jo tie bija novārguši un pamesti, kā avis, kurām nav gana. Tad viņš sacīja saviem mācekļiem: pļaujamā daudz, bet strādnieku maz. Tādēļ lūdziet pļaujas Kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā. Jēzus pieaicinājis savus 12 mācekļus, deva viņiem varu izdzīt nešķīstos garus un dziedināt no visām slimībām un kaitēm, bet 12 apustuļu vārdi ir šādi. Vispirms Sīmanis, saukts Pēters, un viņa brālis Andrejs, tad Jēkabs, Zebedeja dēls, un viņa brālis Jānis, Filips un Bartolomejs, Toms un muitnieks Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls, un Tadejs, Sīmanis kanānietis un Jūda Iskariots, kas viņu nodeva. Šos 12 Jēzus sūtīja tiem pavēlēdams: neiet uz pagānu pusi un samariešu pilsētās, bet ejiet labāk pie Izrēla nama pazudušajām avīm. Ejiet un sludiniet, debesu valstība ir klāt, dziediniet slimus, uzceliet mirušus, šķīstiet spitālīgus, izdzeniet dēmonus. Bez maksas jūs esat saņēmuši, bez maksas dodiet. Tā Kunga evaņģēlijs. Slavu Tev, Kristu. Kungs, visspēcīgais Dievs, mēs lūdzām nāc šajā brīdī, sūt savu garu, lai tas izskaidro mums to, ko esam tikko dzirdējuši. Kungs, lai varam tikt piepildīti ar Tava vārda svētību un bagātību. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Šodien bija tāds ļoti interesants evaņģēlija lasījums. Ja pamanījāt, tad viņš iesākās ar to, ka Jēzus pats gāja pa visām pilsētām un ciemiem, mācīdams viņu sinagogās, sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visus slimos un vārgos. Bet šis lasījums noslēdzās ar to, ka Jēzus saka saviem apustuļiem: ejiet jūs un sludiniet, debesu valstība ir klāt. Ejiet jūs un dziediniet slimus, uzceliet mirušus, šķīstiet spitālīgus un izdzeniet dēmonus. To, ko Jēzus pats darīja, to viņš tagad tālāk liek darīt saviem apustuļiem. Un kāpēc tas bija vajadzīgs? Tādēļ, ka Jēzus staigādams pa visām tām pilsētām un ciemiem, viņš bija ieraudzījis ļaužu pūļus, kuri bija atstāti novārtā, kuri bija novārguši un pamesti kā avis, kurām nav gana. Un tas man lika aizdomāties, vai arī šodien Jēzus lūkojoties šeit uz mums un uz līdzcilvēkiem, kas mums ir apkārt, vai tas viņa skatiens arī šodien būtu tieši tāds pats kā toreiz? Vai arī šeit neretā Jēzus skatoties uz mums teikt, ka šie gan ir novārguši, šie gan ir pamesti kā avis, kurām nav gana? Es nezinu, kā jūs par šo domājat, bet esmu diezgan pārliecināts, ka tieši tā arī Jēzus justos. Par visiem tiem cilvēkiem, kas ir mums tepat līdzās, kur it kā dzīvo savu dzīvi, bet tai pašā laikā ir kā pazuduši. Ir kā apmaldījušies, kā tādi, kuriem nav gana. Un to cilvēku mums apkārt ir ļoti daudz. Mēs esam ieraduši pēdējā laikā daudz teikt, ka visi jaunie ir aizbraukuši prom, vecie ir palikuši, tie vecie tāpat drīz kaut kur pazudīs. Neviena jau nav, bet patiesībā cilvēki vēl ir.
Bet šodien no rīta iegāja veikalā, tur pat 8 no rīta cilvēki jau stāv rindā jau. Cilvēki ir mazāk kā pirms 20 gadiem, jā, bet tomēr ir. Mēs esam. Un tādēļ tas, ko Jēzus teica saviem mācekļiem, tas joprojām ir aktuāli. Viņš teica, pļaujamā ir daudz. Pļaujamā ir daudz, bet strādnieku maz. Ir maz tādu, kas var aizsniegt šos cilvēkus un sniegt viņiem garīgu palīdzību, par kuru iespējams šie cilvēki visdrīzāk pat nenojauš, ka viņiem tā ir vajadzīga, bet viņiem ir tā vajadzīga. Un tieši tādēļ arī šeit evaņģēlijā Jēzus izraugās 12 no saviem mācekļiem un dara viņus par apustuļiem. Un vai jūs zināt, kāda ir atšķirība starp mācekli un apustuli? Tās divas dažādas lietas, dažādas nozīmes. Māceklis ir pavisam vienkārši tas, kur Jēzus ir piepulcinājis sev sekot. Māceklis ir tas, kurš mācās no Jēzus, un Jēzum bija ļoti daudz mācekļu. Bet apustulis tulkojumā tas nozīmē sūtītais. Tas, kurš ir arī sūtīts no mācekļu vidus, doties ārpusē un būt par debesu valstības liecinieku. Būt par debesu valstības liecinieku. Par to, kurš parāda, ka debesu valstība ir klāta. Un lai šiem apustuļiem nebūtu jāiet uz savu galu, kaut kas jādara, tad Jēzus sūtot šos 12 apustuļus, viņš viņiem dod līdzi arī īpašas pilnvaras. Dziediniet slimus, uzceliet mirušus, šķīstiet spitālīgus, izdzeniet dēmonus. Un varētu jautāt, priekš kam viņiem šīs pilnvaras. Bet tieši tam jau tas arī bija vajadzīgs, lai cilvēki ticētu, ka debesu valstība ir klāta. Lai te nebūtu tikai vārdi, bet lai tiešām cilvēki ticētu, ka tā tas arī ir. Citiem vārdiem sakot, apustuļi tika sūtīti pie tiem novārgušajiem, pamestajiem un atstātajiem ļaudīm, lai caur apustuļu vārdiem, caur viņu darbiem un caur visu to, kāda šie apustuļi bija, lai caur to visu cilvēki piedzīvotu to, ka Dievs tiešām ir šeit klātesošs. Apustuļi tika sūtīti būt par debesu valstības lieciniekiem. Un tagad tāds interesants jautājums, vai jūsuprāt arī šodien ir kādi cilvēki, kur ir Dieva sūtīti būt par debesu valstības lieciniekiem? Tāpat kā šie apustuļi. Jūs visi kaut kādiem iemesliem šobrīd mani skatāties, bet lai arī garīdznieka amats ir ļoti īpašs aicinājums, ļoti īpašs uzdevums, tad tomēr tas nav un nedrīkst būt vienīgais veids, kā mēs liecinām par Dieva klātbūtni, kā mēs dziedinām tās novārgušās un pamestās sirdis. Bīskapi, mācītāji, diakoni, visi garīdznieki ir aicināti ļoti specifiskā veidā būt par šiem lieciniekiem. Bet tas nedrīkst palikt vienīgais veids, kā mēs kā baznīca rādām mūsu līdzcilvēkiem, ka Dieva valstība ir tepat mūsu vidū. Un tādēļ apustulis Pēters, piemēram, viņš saka vienā no savām vēstulēm, noteikti būsiet dzirdējuši šos vārdus, bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķa priesteru saime, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus. Lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus. Un kā jums šķiet, kam Pēters šos vārdus saka? Vai tikai bīskapiem, mācītājiem un diakoniem? Kas ir tie, kas ir aicināti sludināt Dieva izcilos darbus? Tā ir visa draudze, kā viņš šo saka. Tie esam visi mēs. Un es nezinu, kā no jums katram ir tā sajūta par to, ko praktiski nozīmē būt par debesu valstības liecinieku, bet savā būtībā mēs Bībelē varam pamanīt, ka Dievs jau īsti nekur neprasa cilvēkiem uzreiz sākumā kaut kādas lielās lietas darīt.
Bet parasti ir tas princips sāc ar mazumiņu. Sāc ar mazumiņu, es uzticams mazās lietās. Un tādēļ tu vari jautāt sev, kas ir tas tavs mazumiņš, ko tu vari lietot, lai būtu par kaut nelielu tādu debesu valstības liecinieku. Par nelielu liecinieku Dieva tuvumam. Un ja tev šķiet, ka tev pat tā mazumiņa nav, tad varbūt ar kādu sametaties kopā un to savu kopīgo mazumiņu uztaisat. Lai kopīgi liecinātu, ka tiešām Dievs ir jūsu dzīvēs. Un tam tiešām nav jābūt nekam lielam, nav jāiet uz ielas pie sešiniekiem, nav jāteic kādi lielie evanģelizācijas pasākumi. Es parasti saku, ka kādam noteikti tas ir jādara, bet visdrīzāk ne tev. Tavs mazumiņš var būt vienkārši tas, es tā iedomājos, piemēru. Varbūt tas kādam palīdz. Tavs mazumiņš var būt, piemēram, tas, ka tu kādā sestdienā, kādā vasaras sestdienā, tu atrodi, piemēram, kādas 2 stundas brīva laika, lai atnāktu te baznīcā un pie durvīm tur klusumā pasēdētu un padežūrētu. Nekas nav jādara, nekas nav jārunā, bet ir vienkārši jābūt, lai durvis būtu atvērtas. Varbūt caur šo tavu mazumiņu kāds garām gājējs ienāks iekšā un ieraudzīs šo vietu, kur mēs kā draudze pulcējamies kopā, lai svinētu Kristus tuvumu. Un tādā veidā tu ar šo savu vienkāršo būšanu šeit, tu būsi kļuvis par Dieva valstības liecinieku. Tas nav nekas liels, tam nav jābūt nekam lielam. Pēc dievkalpojuma vienkārši tur pat aizmugurē pie izējas var pierakstīties uz kādu brīvu laiciņu. Un varbūt mēs varam iedrošināt arī citus to darīt. Un nebrīnīsimies, ja tas arī izvērtīsies par tādu svētīgu laiku mums pašiem. Paņemsim pauzi no ikdienas, pabūsim klusumā, varam palasīt Bībeli, vai arī kā citi var paņemt slotu un uzkodu baznīcu pie reizes. Bet tas nav obligāti jādara. Lieto to mazumiņu, kas tev ir. Un ja tev nav pat to brīvo 2 stundu, tad tu vari būt par Dieva liecinieku arī citās vietās un citos veidos. Lai kur tu būtu, lai ko tu darītu, tavs skatiens, tavs smaids, tavs laipni pateiktais vārds var būt tas, kurš nes kaut nelielu liecību par to, ka Dievs ir tavā dzīvē. Jā, mēs varam padomāt, kas ir tas, kā mēs parasti runājam. Vai mani vārdi, vai man attieksme nes šo Dieva liecību. Un bieži vien mēs pat nezinām, ko Dievs izdara caur šīm mazajām lietiņām. Mēs nezinām, ko kādam varbūt nozīmē tas mūsu smaids, mūsu spēja klausīties, mūsu spēja sniegt palīdzību vai vienkārši tas, ka mēs bijām blakus īstajā brīdī. Varbūt mēs arī nekad to neuzzināsim, cik daudz tas kādam ir nozīmējis. Bet Dieva valstī bieži vien ir klātesoši tieši tādā nemanāmā un klusā veidā, bez kaut kādas lielās uzmanības. Un tādēļ Jēzus arī sūtot savus apstuļus, viņš nesaka, lai viņi iet uz kaut kādu rezultātu konkrēti, kas viņiem ir jāsasniedz. Piemēram, viņš nesaka, ejiet un panāciet to, ka līdz nedēļas beigām jums katram ir vismaz 5 mācekļi gatavi, kas jums seko. Bet tā doma, ko Jēzus saka, ir ejiet un lieciniet. Ejiet un lieciniet par debesu valstību, ar to, kas jums ir, vai arī ar to, ko Dievs tev ir devis. Esiet uzticīgi tajā mazumiņā un pārējo Dievs pats izdarīs. Tas mūsu uzdevums ir būt uzticīgiem. Un katram pašam ir jāsaprot, kā Dievs aicina tieši tevi būt par debesu valstības liecinieku. Bet to darbu tālāk darīs pats pļaujas kungs, kurš pats sūta strādniekus savā pļaujā. Viņš ir tas, kurš grib šeit neretā aizsniegt un palīdzēt tiem novārgušajiem un pamestajiem cilvēkiem, kur ir kā avis, kuriem nav gana.
Un neko vairāk jau Dievs negaida, ka tu dosi citiem, kā tikai to, ko pats esi no Dieva saņēmis. Lai tiešām Dievs, lai sūta mūs katru kā strādnieku savā pļaujā, un lai mēs ar prieku to varam darīt, lai varam kalpot tam kungam ar prieku, kā arī dievkalpojumu noslēguma vārdos mēs dzirdam. Iesim, kalposim tam kungam ar prieku. Un Pāvils saka, visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds. Ne kā cilvēkiem, bet kā kungam. Amen.